Čau, mani sauc Valters Zviedris, esmu Porsche Experience instruktors certificēts un šodien piedalos Porsche Cayenne Challenge'ā. Tā kā esam šeit Ādažos, redzam, ka sastrēgumi jau veidojās, ir skaista ziema. Un jā, šodien mēģināsim uzzināt, kāds ir degvielas patēriņš šai Cayenne S-kupē mašīnai un jaunajai Cayennei. Tā kā interesanti būs arī uzzināt, cik ātri un ar kādu patēriņu mēs aizbrauksim līdz Porsche centram. Degvielas patēriņš varētu pēc manas pieredzes būt ap 10 litriem. Parasti šādām Cayenne mašīnām patēriņš ir 10 un mazliet pat vairāk. Tā kā būs grūti sacensties ar hibrītiem, bet darīšu savu labāko darbu un tad redzēsim arī, kā veiksies ceļā. Šodien brauksim arī komfortā, neizslēgšu siltumu un arī gaismas, protams, ar ko arī minimāli var iekonomēt šo te patēriņu. Jā, šodien neslēgsim nekādus sportus, ne sporta plusus, lai iekonomētu vēl. Var arī pat, ja ir vēl vairāk ziemīgāk apstākļi, var piekari pacelt vēl augstāk. Tā kā var dabūt lielāku šo te klierens un tādā veidā izvairīties no kaut kādiem kupenām vai arī kaut kādiem ledus gabaliem. Bet tas būtu ieteicams pie mazāka ātruma, pie lielākiem ātrumiem tā mašīna savādāk mazliet tāda mīkstāka paliek arī, ja tā piekara ir augstāka uzreiz. Šasiju cietāku noteikti ziemā nevajag taisīt, jo mīkstāka mašīna, teiksim tā, jo labāk. Visiem šīm sniega skupenām viņi pāries pāri maigāk un būs lielāks komforts. Un drive modes, kā teicu, nav jēga to jaudu izmantot ziemā, jo jābrauc ir ļoti prātīgi, arī jādomā par distanci, kas arī ir svarīgi. Jau mazliet arī patēriņš palika mazāks tagad braucot pa šoseju. Nokritās uz 12,9. Arī var redzēt, ka laikam cilvēki jau ir lēnām pieraduši pie Latvijas ziemas. Kā zinām, katru gadu, kad uzsniegs sniegs, ir šoks cilvēkiem, bet izskatās cilvēki, kad ir iejutušies un jau pārliecinošāk brauc. Bet noteikti arī ziemas prasmes katru gadu ir jāpilnveido, jāatcerās, kā ir jābrauc slidenos apstākļos, kā notiek bremzēšana. Un Latvijā arī forši, kad notiek dažādi veidi, kur var uzlabot savas tieši ziemas braukšanas prasmes. Kā teicu, Porsche Latvija šogad taisīs šo ziemas experiences, kur varēs ar Porsche mašīnām sportiskā veidā izbaudīt ziemas priekus. Un tas arī labs veids, kā sajusties drošāk arī savā mašīnā noteikti. Mēs arī izmantojam šo start-stop sistēmu, kad mēs apstāsimies uz ilgāku laiku. Protams, ka motors noslēps un mēs degvielu nepatērēsim. Tā kā šī sistēma arī ļoti atvieglo, teiksim, tā patēriņu samazina un arī neatstāja šo te carbon footprintu uz pasaules tik daudz. Patēriņu īstenībā arī maina tas, vai motors ir uzsils vai ir augsts. Tāpēc, ja vēlamies iekonomēt degvielu, vienmēr mājās uzsildam dzinēju, pirms sākam braukt. Lai būtu vismaz, teiksim, tā 70 grādi. Gan ūdens, gan eļļas temperatūra, lai motors ir uzsilts. Ļoti svarīgi ir sniegu notīrīt no mašīnas, jo, ja paliek uz jumta, arī jumtu jātīra, tas ir svarīgi, jo, ja uz jumta paliek sniegs un kāds brauc aiz jums, ir pat iespēja, ka var izsist stiklu, ir bijuši pat tādi gadījumi. Tā kā mašīnu notīrīt ir obligāti, uzsildīt obligāti. Patēriņš 10,9, tā kā pietiekami tuvu atkal manai atbildēji, un es domāju, tā arī ap šo te skaitli mēs arī riņķosim, arī braucot sastrēgumos lielākos. Esam pie Brīvības pieminekļa, uz Raņu bulvāra. Patēriņš jau ir līdz 13 uzkāpis ar visiem luksuforiem un sastrēgumiem. Tagad braucot tādā vairāk šosejas veidā pa krastielu, mazliet patēriņš atkal palika zemāks. Tā kā redzam, ka tieši lielākais patēriņš stāvot sastrēgumos un uzsākot ar mašīnu. Braucot tādā pludenā ātrumā pa šoseju, patēriņš pat samazinās. Tā kā svarīgi grūtākais ir izkustināt to svaru pēc apstāšanās. Esam izpildījuši Porsche Cayenne Challenge. Esmu priecīgs, ka esmu atpakaļ un patēriņš bija 13,1 litrs uz 100 kilometriem. Manuprāt, tas ir ļoti labs šis rādītājs. Skatoties uz to, ka bija sastrēgumi, daudz sanāca apstāties pie luksusforiem un atkal uzsākt mašīnu. Centos uzsākt pēc iespējas uzmanīgāk. Arī izmantojām start-stop sistēmu. Katru reizi, kad apstājāmies pie luksusfora ilgāku laiku, sanāk, mašīna pastāvēja un noslēpa. Un tādā veidā mēs arī mazliet šo patēriņu samazinājām, kas ir sistēma, kas ir visās Porsche mašīnās un kas palīdz
tieši sastrēgumu gadījumos šo patēriņu samazināt. Pierādījām arī to, ka ar iekšzemes dzinējiem var mēģināt taupīt šo degvielu gan ar visādām Porsche sistēmām, un arī ar braukšanas stilu mēs cenšamies nonākt ar pēc iespējas mazāk patēriņu šeit.